Tā, nu labdien! Es ceru, ka šī Labdien! īstā prezentācija. Ā, Sākam. Lūk, sākums. Te būs Jā. prezentācijas sākums. Mani sauc Staņislavs. Mana Līga Dimante. Mums ir grupa Feel Good with Tiny Gym. Jā, mēs izvēlējāmies, jo kā reizes fitness ir diezgan aktuāls mūsdienās. Tātad Jā. šeit ir aplūkojums mūsu biznesa idejas īsts apraksts. Mēs izvēlējāmies Tiny Gym. Mm. Ideja ir no dotajām idejām, bet labajā pusītē saukļi, misijas, vērtības jau ir paņemti no Gamma Up prezentācijas. Ļoti labs rīks Gamma Up veidot prezentācijas, bet es uztaisīju tādu mazu prezentāciju, lai paskatītos, kā viņa ieliktu mūsu ideju. Man ļoti patika tā misija, vīzija, vērtības. Ielikām iekšā prezentācijā. Jā, tā lūk izskatās biznesa idejas īsts apraksts. Tālāk, kas mums seko. Te ir galvena konkurentu izpēte un apraksts. Mēs te veicam ar Jā, dažādiem. ielikām diagrammu, lai varētu tādu daudzpusīgumu parādīt, ko piedāvā mākslīgais intelekts. Šis ir Grok.com rīks ar konkurentu salīdzinājumu pa procentiem, pa valstīm. Ir Ļoti forši. bija izmantoti arī citi rīki, bet mēs palikām pie Groka. Tātad tālāk mums seko biznesa idejas stipras un vājas puses. Šī bilde tika izveidota ar chat GPT. Jā, šī ir ļoti skaista bilde, bet, diemžēl, chat GPT nemāk veidot. Jā, latviešu valoda vēl klibo. Jā, vēl Vēl klibo klibo. Bet atzīšos. tā pati idejas pasniegšana Jā, vienkārši super, ja tā neiedziļinās latviešu valodā. Ļoti skaisti prezentēts jā, vājās stiprās puses. bet valodu gan vēl chat GPT attēlos ir jāpieslīpē. Jā, lai mācās. Jā, Jā, mācās. Visiem jāmācās. labi, tālāk. Te. Jā, parastajos tekstos tā latviešu valoda ir daudz labāka. Tā domas izteikšana ļoti laba. ChatGPT šeit atkal izpaužās. Jā. Tālāk mums seko biznesa idejas risku analīze. Kā tas Šeit izskatās? gribējām parādīt, cik daudz informācijas viņš dod, ja iedod pareizu uzdevumu. Par uzdevumu uzdošanu paldies pasniedzējiem, kas mums palīdzēja konstruktīvi, pareizi, tādu plaši uzdevumi, kad tiešām ChatGPT un citi mākslīgā intelekta rīki, viņi mūs saprot. Jā, šeit tabulas formā. Jā, tā izskatās biznesa idejas risku analīze. Te ir viņas turpinājums. Jā, šeit gribējām parādīt, cik gari un plaši viņš piedāvā. Ja tiešām savam biznesam, te ir ko mācīties gan no ChatGPT, daudz labas idejas. Jā, te izskatās mūsu sociālo mediju ieraksts, kas tika ģenerēts chat GPT. Jā, ar emoji pielika klāt. Jā, vieta tāda, ka ir jāuzdod pareizi jautājumi mākslīgajam intelektam, lai dabūtu konkrētas pareizas atbildes. Jā. Tālāk mums seko reklāmas ieraksts. Jā, pielikām bildi pie reklāmas ieraksta. Jā, bilžu bija ļoti daudz, viena labāka par otru, bet mēs Jā. izvēlējāmies šo, jo kā reiz tā bilde visvairāk raksturo to tainīčiem aplikāciju. Kad ir aplikācija, arī Jā, ka tu savās mājās sēdi savā vidē, klausies mūziku, tu vari savā ritmā vingrot, Jā, uzlabot veselību. kā jau iepriekš minēju, šeit joprojām pieklībo valodas veidošana attēlos.
Tā kā mākslīgajam intelektam šajā jomā vēl augt un attīstīties. Bet, nu, Nu jā, latviešu valoda vēl jāmācās. ja šeit ir angļu valodas arī problēmas. Ja ja ielūkojas konkrēti. Aha, bildē. Jā, labi. Tālāk mums te bija reklāmas un sociālo mediju ieraksta bildes veidotas ar mākslīga intelekta palīdzību. Ļoti pārsteidz tas, ka mākslīgais intelekts iemācījies cilvēkus veidot. Tikpat kā dzīvus. Jā, viņš iedod to ideju, nolasa no tā teksta, citreiz pārsteidzoši labi. Tā pirmā bilde pa kreisi, jā, tas no tāda gara teksta, no garām idejām, viņš iedod tādu kopsavilkumu. Mani pārsteidza, man patīk. Man patīk šīs bildes. Jā, ļoti skaistas bildes. Tālāk mums seko mājaslapa. Mani ļoti pārsteidza Poltuņu. Atzīšos godīgi, jo es biju mēģinājis kādreiz pāriet uz IT specialitāti, veidot mājaslapas, bet tas ir ļoti ilgs un sarežģīts process to veidot manuāli. Un ļoti pārsteidza tas, ka pie pareiza prompta šī vietne uzģenerē mājaslapu 5 minūtēs. Jā. Un pie tam ļoti Jā. kvalitatīvi. Fantastika, fantastika. Kur nu vēl tālāk, bet gan jau vēl tālāk attīstīsies. Jā, un bildes ieliek iekšā un video, un tā mājaslapa ir tik labi strukturēta, tur pat ir cenas, tur ir pa visu padomāts un klientu atsauksmes. Ļoti labi tam izskatās. Jā, ideāli. Paspalieties ar visām Mainās logām. informācija, jā. Jā. Ļoti skaisti izveidots. Man vēl patīk tas, ka, piemēram, es esmu students, te ielieku un hopā pamainās scena. Jā, tur ir arī video, ja kāds vēlēsies, varēs apskatīties, jo video viņš atzīšos godīgi ar esošajiem rīkiem viņš bija pajels, kas bija brīvi pieejami. Šeit tika izmantots VO2 Google video veidošanas rīks, bet viņš ir pajels. Gaidīsim, kad vai nu iegādāsimies paši, vai nu gaidīsim, kad kompanija Google piedāvās VO3 vai būs vēl kaut kādi jaunāki uzlabojumi. Jā, gaidam. Būs noteikti. Tagad ar tādiem soļiem iet uz priekšu. Jā. Kas mums tālāk? Te mums ir aprakstīts darba process. Darba process bija interesants. Pie katra pasniedzēja kaut ko jaunu, kaut ko savu. Man patika, ka pasniedzēja pilnīgi kā ar karotīti mutē mums ielika visu informāciju. Mums, teikšu godīgi, nevarēja nesanākt. Tā kā pasniedzēja mums pasniedza. Super. Jā. Man vislabāk patika Gamma un Bolt. Gamma prezentācijas un Bolt mājaslapa. Jā, vēl jau ļoti arī pārsteidza. Podcasts. Jā, podcasts arī ļoti pārsteidza un valoda tāda ļoti dabiska. It kā tie cilvēki. Jā. No nekā izveidot tik foršu sarunu, tādu tā kā reklāmas sarunu. Jā, forši. Podkastus es turpināšu veidot katru dienu, ja man ļaus bezmaksas versijā. Mēs jau te darbā ielikām vienu citu podcastu, tad mēs jau te smējāmies. Jā. Super rīks. Diemžēl savā darbā man ir ļoti specifisks darbs, kur pārsvarā strādāju kā vidē. Tas ir rasēšana, modeļu veidošana, gribētos vairāk no tā kaut ko iemācīties, ko mākslīgais intelekts tajā jomā, bet arī, neskatoties uz to visu, chat GPT ļoti labs palīgs tehniskajos jautājumos, ja
Vajag uzdot kaut kādu tehnisku jautājumu vai arī aprakstīt vēstulē klientam, kāpēc tā un tā nestrādās. Ļoti smalki un pa plauktiņiem visu apraksta. Jā, jā, Tālūk. tā. Ikdienas, jā, paldies pasniedzējiem. Jā, paldies. Ikdienas darbā es noteikti izmantošu ChatGPT, gan tulkojot, gan palīdzot, lai man uzraksta kaut kādus teikumus vai kaut kādas vēstules varbūt pat draugiem, tur neformālā stilā vai atkal ļoti formālā stilā. Jā, pasniedzēji mums ļoti labi ievadīja, kā mēs pareizi varam paprasīt mākslīgiem intelektam. Man patīk. Jā, Tik daudz informācijas, kad liekas jāpieraksta visas mājaslapas jāsaglabā, kas tagad, ko mēs esam ieguvuši. Bet nu nāks jau vēl daudzas citas. Jā, gaidīsim ar nepacietību. Tālūk, tā bija mūsu prezentācija un paldies jums par uzmanību. Paldies!